Demisinējusi premjere Siliņa pati nogāza savu valdību. Un pēc tam ar savām pēdējo dienu exit intervijām ir kļuvusi par aizvainotu zaudētāju karikatūru, kas nekautrējās uzbrukt pat saviem partijas biedriem. Viņa ir uzlikusi jaunu, ārkārtīgi zemu latiņu, kā augstprātīgs premjeras tehnokrāts, bez vīzijas, bez atbildības, bez izpratnes par patiesu līderību, komandas darbu un motivāciju. Un valdības beigu sākums bija tieši tas brīdis, kad sākās šī augstprātība. Nevis brīdis, kad rupji pārkāpjot koalīcijas līgumu, tika virzīts aizsardzības ministra kandidāts. Un tieši šī līderība, sadarbība un komandas darbs ir atslēga sekmīgam gan premjera, gan visas valdības darbam. Un man ir sajūta, patiesa sajūta, ka topošais premjeras šīs vērtības saprot un spēs realizēt labāk nekā viņa jaunās vienotības priekšgājēji. Un acīm redzama pazīme tam ir Andra Kulberga gatavība uzņemties atbildīgu un personīgu pāraudzību pār lielajiem rupju bērniem. Tā skaitā Rail Baltica projektu. Tur šādu atbildību nosaka papildinātais likums. Likums, kura virzībai un jaunajam atbildības sadalījumam atsevišķa politika lika ļoti būtisks šķēršļus. Otrs, protams, ir Air Baltica strateģiskā attīstība. Bez aizkulišu intrigām, ar spēju pieņemt smagus, un es ļoti ceru Latvijas strateģiskajai savienojumībai labvēlīgus lēmumus un spēt tos kā komandai pamatot arī sabiedrības priekšā. Un trešā joma, šodien plaši izdiskutēta parlamentārās izmeklēšanas komisijas kontekstā, ir enerģētika un siltumapgāde. Arī šeit ir nepieciešama premjera līderība, premjera koordinācija, lai mēs varētu salāgot šīs visai tautsaimniecībai svarīgās tēmas. Un es vēlreiz patiešām ticu, ka šāda pieeja Andra Kulberga darbā iezīmēs fundamentāls atšķirības no priekšgājējas darbības stila, kas no pirmās dienas bija vērsts uz sava politiskā spēka ilgtermiņa atbildības un nolaidības slēpšanu, uzspēlētu teatrālu komunikāciju, kas cits starpā nogalināja gan aizējošās koalīcijas, gan pašas ministra prezidents reitingu. Un es to atceros ļoti labi. Gan arī partneru darba apzinātu sabotāžu. Un, Andri, es zinu, ka tu vari labāk, un Latvija ir pelnījusi labāk.